Atklātības mirklis. Daudzus gadus atpakaļ es savu jauno sievu centos iepazīstināt, ja šī vienīgo sievu vienkārši mēs tikko bijām apprecējušies. Es centos iepazīstināt ar kādām filmām un mūziku, ar kuru biju uzaudzis. Un kamdēļ tā? Tamdēļ, ka mums komunicējot reizēm, viņa nespēja saprast, kāpēc es tā pateicu vai kāpēc es izdarīju kaut kādu tādu žestu. Un man viņai vajadzēs paskaidrot, jo viņa tās filmas nebija redzējusi. Un tad es tur sākumā viņai kādas no tām reizēm kaut kādos randiņos tā kā rādīju. Un, protams, ka tā jau ir galīgi muļķība un tukšums un bezdievība, kas tur atradās. Bet Jēzus teica, ka no sirds pārpilnības mute runā. Un tā kā tas bija tas, kas daļēji nāca ārā no manis, jo es vēl aizvien to turēju kā mīļu, tas vēl aizvien man patika, un tās izpausmes vēl aizvien nāca ārā no manis. Tas, kas ir sirdī, tas nāk ārā, tas ir tas princips. Nu, vēl viena lieta, varbūt arī jūs tos ievērošana, arī man tā bija daudz gadus, ka it kā tu satiecies ar ticīgiem cilvēkiem, un jūs pavadat laiku kopā, un varētu teikt, jums ir svēto sadraudzība. Bet ja no malas kāds būtu bijis klāt, tad šī svēto pēdiņā sadraudzība neatšķirās ar jebkuru citu ģimeņu kaut kādu sadraudzību, kuri nelamājas, nelieto alkoholu varbūt. Jo cik tur daudz bija Dieva vārda atziņas, cik tur daudz bija šāda te Dieva mīlestības, Dieva vārds, viņa klātbūtne, lūkšana bieži bija formāla, un atkal, tamdēļ, ka tādi cilvēki sanāk kopā, tad nāk ārā un viņi runā par to, kas viņiem ir svarīgi, kas ir sports, kas ir kaut kādas muļķīgas lietas, kas ir kaut kādas laicīgas rūpes un raizes un tam līdzīgi. Bet taisnais ir tāds kā dziļa aka, no kura nāk gudrība. Un redziet, tas, kam ir jāmainās, tas kā arī tu vari redzēt, ka tu sarunājies ar kādu, kurš ir gudrs Dievā, kurš ir dievbijīgs vīrs vai sieviete, būs tas, ka tur nebūs šī pļāpāšana, kur nebūs vienkārši laika iznīcināšana, gvelšana, muļķība gvelšana. Kad, protams, arī tur var parunāt par kaut ko, kas notiek, un nav visu laiku tikai jālas Bībeli, bet runājot ar garīgu cilvēku, kurš staigā garā, kurš ir dievbijīgs un taisns, tad viņa valoda un viņa vārdi būs piepildīti ar to, kas ir Dievs, kas ir viņa vārds. Jo no sirds pārpilnības mute runā. Un no tā, ko cilvēki un par ko viņi runā un kā viņi runā, mēs arī varam spriest, vai šajā cilvēkā ir Dieva gars un vai tajā ir Dieva vārds.